Čau! Man ir sapnis, no kuras esmu ļoti noguris, jo šo sapni es velku sev līdzi jau gandrīz gadus 10. Un viņš te pakausī dzīvo, nepamanīts, aizmirsts, ignorēts, un to paliek nogurdinoši nest līdzi. Tāpēc pēc 2 mēnešiem es došos 3000 km garā velobraucienā un 2 mēnešus dzīvošu savu velo. Tāds ir šis sapnis. 3 lietas, par ko šis sapnis noteikti nav. Šis sapnis noteikti nav par pierādīšanu sev, ka es to varu izdarīt. Tas nav svarīgi. Man nevienam nekas nav jāpierāda. Tā pierādīšana nekad nenes paliekošu mieru, neatkarīgi no tā, vai mēs sev kaut ko pierādam vai ne. Es to esmu gana daudz mēģinājis, un to es vairs darīt nevēlos. Otrā lieta, par ko šis noteikti nav un nebūs, par 3000 nobrauktiem kilometriem. Sanāk ļoti labs thumbnails un video nosaukums, bet mans mērķis ir to darīt un to baudīt. Un trešā lieta, par ko šis nav un nebūs, ir par pašizaugsmi. Arī pašizaugsme nenes mieru. Neatkarīgi no tā, cik daudz esmu dzīvē mēģinājis augt un kļūt un sasniegt. Es to vairs darīt negribu. Man nevienam nekas nav jāpierāda, man ne par ko nav jākļūst, man vienkārši jāļaujas procesam un jāizdzīvo savus sapnis. Tagad, kad esmu izstāstījis, par ko šis noteikti nav, pamēģināšu ieskicēt, par ko šis stāsts varētu būt. Un pirmā lieta, šis stāsts ir par sapņiem. Par sapņiem, kurus mēs aizmirstam, ignorējam, un ka mums nav jāgaida īstais brīdis, lai viņus izdzīvotu. Mums nav jāgaida īstais laiks un pareizie apstākļi. Mēs to drīkstam darīt jau šodien pat, ja nejūtamies gatavi. Viņš tik un tā neizskatīsies tā, kā mēs esam to iedomājušies, un arī es tagad neesmu tam gatavs. Mans prāts atrod visādus iemeslus no naudas līdz laikam, līdz darbiem un visādiem nākotnes plāniem, kas šķietami ir starp mani un šo sapni, bet labā ziņas ir tādas, ka man nav jātic manam prātam. Lieta numur 2, par ko šis varētu būt, un tas ir par to sajūtu, kad esam dzīvi. Šis jautājums pie manis atnāca pirms laba laika. Ko tas nozīmē būt dzīvam? Un es sapratu, ka es jūtos dzīvs tad, kad es nezinu. Jo, ja es jau esmu izdomājis, ka es kaut ko zinu, ja man liekas, ka es zinu, tad jau ir par vēlu un tad dzīve jau ir nokavēta. Man šķiet, ka mēs galīgi neko nezinām. Tā, tagad, kad mēs apmēram zinām, kas šis varētu būt, es jums izstāstīšu, cik gatavs jūtos šim piedzīvojumam. Un atbilde uz to, cik ļoti gatavs esmu šim piedzīvojumam, ir tāds, ka es neesmu gatavs. Man ir tikai ričuks. Es nopirku viņu pirms 2 nedēļām. Es jau 2 nedēļas minos gandrīz katru dienu apkārt. Man ļoti sāp kājas. Un es taustos, mēģinu saprast, kas strādā, kas nestrādā un kā man patīk. Un ir viena liela problēma. Man sāp dibens. Es nezinu, vai tas ir no sēdekļa, vai tas ir nepareizi noregulēts ričuks, vai sēdekļa augstums, vai man ķermenis vienkārši nav pieredis. Bet, ja es gribu sēdēt un mīties uz ričuka veselu dienu, katru dienu, tad šis man noteikti būs jāatrisina. Tas ir viss. Ar šo es vēlos dalīties ar jums. Un tagad, kad esmu šo savu sapni palaidis, to, ka tie sapņi ir pelnījuši tikt izdzīvoti un ir taču tik forši tajā dalīties. Ar ko tad vēl mēs varētu dalīties un ķert prieku, ja ne ar saviem sapņiem? Ir lietas, kas mums jāizdzīvo pašiem ar sevi, bet ir lietas, ar kurām mēs drīkstam un vajag dalīties. Un es vēlos, lai šī lieta būtu viena no tām. Un es to visu mēģināšu iemūžināt